È real Kalhonga Zajūro. Stāsts par Kalhongu un Zajūro. Nango. Vasara. Sasodītais gada laiks, kad smilšakmenis vairs nedeva vēsumu pat vējainās dienās. Kāpēc vergi vispār tērēja vārdus kaut kam tādam kā vasara? Bija karsts, tas bija. Smiltis lipa pie dibena, deguns kņudēja un lūpes lobījās. Karsts, vēlāk būs vēsāk, labāk. Šļērka paskatījās uz savu skaisto, gandrīz jau pieaugušo meitu. Viņa sēdēja uz vienu no labākajiem paklājiem visā alā, atdalot savus garos melnos matus citu no cita. Tas bija tik neparasts skats, ka daudzi vergi nespēja novērst acis. Čačāze bija uztaisījusi kaut ko neparastu, bet māte neiebilda. Pārtraukums bija pārtraukums, un katram varēja būt dīvaini vaļasprieki. Labāk tā nekā āņurgam, kurš dziedāja pilnā rīklē un ne jau kārtīgu dziesmu, ko iemācījuši bārdi, nē, saviem vārdiem. Čačāze audzēja savus matus garus, lai gan tos nu vajadzēja siet ar auklu. Neērti taču. Kad mati paaugās, meita sāka tos ar pirkstiem atdalīt, bet mati ir smalka padarīšana, tie savēlās kā slikti uzglabāta dzija. Čačāze sāka tos apstrādāt ar adatām, bet tas prasīja ilgu laiku, tāpēc viņa sasprauda vairākas vecas norakstītas adatas, tikpat vecā un norakstītā šaudīklā un laida tās caur matiem jau veicīgāk. Tomēr ar adatām meitene nevarēja pieskarties galvas ādai, tāpēc rakstītāja bija izdomājusi ko pavisam jaunu. Ar adatām viņa sastiprināja vecā šaudīklā noapaļotus stievus koka gabaliņus. Viņa šo jauno instrumentu izmantoja arvien biežāk. Tagad līdz pat dibenam garie mati izskatījās gandrīz kā kalpu frizūras, tikai viņiem tie bija īsāki. Hei, Čačāze, citi jau taisās atpakaļ uz darbu. Kāds kalps iesaucās no terases, kas apjoza alu no 3 pusēm. Kamēr zvans nav noskanējis, man nekas nav jādara, viņa atcirta. Šļērka sarāvās. Viņai pašai rokās jau bija jauna un gluda šaudīkla un stellēs prastais pameta augdums vienkāršajām segām. Sieviete nopūtās, atglaužot pavisam īsos matus no sasvīdušās pieres. It kā vajadzētu tos nogriezt līdz ādai, bet šļērka bija nolēmusi paaudzēt arī savas tumši brūnās cirtas garākas. Apziņa, ka viņa vairs nav jauna, iedūra kadatu krūtīs, tāpat kā tas, ka viņa nekad nebija spējusi apgūt smalkākos darbus. Skaisti viņa kādreiz bija gan, bet, kad vajadzēja skaitīt pavadienus, šļērka vienmēr pieļāva kļūdas. Prastais sagu pamataudums bija viss, ko viņa varēja paveikt, taču izraidīta viņa nebija. Ne jau ar tādu meitu, kas pamatoti cerēja tikt augstāk. Āņurgs turpināja baurēt kaut ko par plašākām malām, par spožāku gaismu un smaržīgāku vannas ūdeni, kas šiem vispār nāca prātā. Vannas ūdens bija bezgala smaržīgs un labs. Rīt vergi tiks pie tā prieka un vēl daudziem citiem. Jau šodien pēdējais cēliens būs brīvs. Kurš varēja sūdzēties par dzīvi 8. dienā? Tikai muļķis. Pirmdienu tā gan bija laba šādām dziesmām, tikai ne par sliktu ūdeni. Ūdens bija labākais, kas verga dzīvē varēja būt. Šļērka ar abrīnu paskatījās uz meitu. Viņa vakarā nogaidīja, kad visi būs padzērušies, un, lai gan nācās gaidīt pat pēc paša pēdējā nožēlojumā verga, kalpa viņai ļāva vēlreiz padzerties no tā, kas bija atlicis. Miega meitiņai palika mazāk, bet viņas āda bija svaiga, lūpas maigas, un klepoja viņa mazāk pat šajā vasarā. Tu vari iet, šļērka teica vērģelim, kurš iesteidzās pēc sava darba. Plecu masāža šoreiz bija gana laba. Atskanot zvanam, varēja atgriezties pie otrā darba cēliena ar prieku par to, ka trešā nebūs. Vēders bija pilns ar ūdeni, stundas paskries neminot. Strādājot lēnā, bet drošā tempā, māte atkal paskatījos uz meitu, kura izšuva vissmalkāko brokātu audumu. Paies gads vai vairāk līdz šis baķis būs pabeigts, bet kalpi varēs meklēt, cik gribēs, nevienu kļūdu neatradīs. Čačāze bija ne tikai skaista. Meitene mācēja paturēt prātā visus tos rakstus, ko vecenis viņai iemācīja.
Es pati drīz būšu vecene, bet ko es mācīšu? Šļērka nodomāja pie sevis. Darot tikai prastāko darbu, viņa nevarēja cerēt uz skolotājas godu. Tomēr Gašķis bija stiprs vīrs. Viņš pasargās sievu, kura devusi viņam daudz bērnu, vismaz kādu laiku. Pēc tam sieviete nopūtās vēlreiz. Tās bija pirmdienas domas, ne 8 dienas. Rīt verga tiks vannā, klausīsies dziesmas, un Šļērkas krūtīs tas kustīgais kunkulis iedrabējās, lai gan tas prieks viņai tika katru 9. dienu, katru brīvdienu. Vergi ieraudzīs karalisko ģimeni, kuri sēdēs uz viņu gatavotajiem paklājiem, ap galvām viņiem būs aptīti izrakstīti turbāni, rokas, kakli un potītes rotātas pītajām rotām, kas tik labi padevās Gašķim. Dzīve bija laba 8 dienā, pat ja lūpas jau atkal kļuva sausas. Vasara, viņa nodomāja, vēl gluži raiti laižot čaudīklu starp velkiem. Aņurgs varētu šo vārdu īpīt savās dziesmās un dziedāt pirmdienu rītos. Šobrīd viņš klusēja, jo čurāja klints spraugā. Noti tu turēt māki, bet tēmēt gan ne, vecā firņa uzsauca. Pati vēl nesen nodirsi malu, Šļērka atsaucās. Vecene nodūra galvu. Ne jau par to, katram gadījās. Viņas vīrs jau bija miris un nebija neviena, kam viņu sargāt. Šļērka jau nedomāja ļaunu, bet katram šeit bija sava vieta. Tā tas bija bijis kopš alas pirmsākuma, kad karaliskā ģimene deva dzīvību vergiem, izkuļot senčus no šī paša akmens. Te mēs bijām radušies, un te mums bija jāpaliek. Bet rīt mēs ciemosimies vannas istabā. Kas te bija, ko baurēt par plašākām malām, un vēl izdovāt jaunus vārdus? Kas vēl nebūs? Esot tāds jauns vārds citvieta. Kaut kas, kas nav ne ala, ne istaba, pat ne poda plājas akmenī, kur tik kārdinoši dziļumā čaloja ūdens. Tā citvieta esot kaut kur mums galvās vai krūtīs vai kur, kaut kas, ko mēs varot just. Smalki rakstīt Šļērka nemācēja, bet tik stulba arī nebūtu, lai noticētu, ka viņai bija kaut kāds caurums galvā. Un, ja arī bija, kas tad tur liels? Gan jau citiem bija citvieta, ja tāda vispār bija. Vergi visi bija vienādi. Zajūrā. Smalkuma smalkā adata slīdēja pamatādumā, it kā tas būtu ūdens. Nes kāpēc zilā krāsa meitenē vienmēr lika domāt par to, ko viņa nespēja aprakstīt, tikai just tur, iekšā krūtīs, kur kunkulis kustējās. Gadījās arī redzēt acu priekšā, kā kaut ko lielu. Droši vien istabas pilī bija tik lielas un zilas un pilnas ar ūdeni zilos spaiņos. Aņurgs bija dziedājis kaut ko tādu, ko tikai viņš spēja izdomāt un tikai Čačāza saprast. Vai just? Citvieta. Jā, tāda pastāvēja. Cita ala, liela, 10 reizes lielāka par Velrgu alu un vannas istabu kopā. Un ja nu tur būtu ciets, labs akmens, kā vannā, zils akmens. Dūriens aizgāja šķīvi, Čačāzai sapņojot, taču to nebija grūti izlabot. Viņa tikai cerēja, ka kalpi nemanīja. Viņa daudz skatījās uz šo pusi, dodot jaunietē cerības, kas arī mājoja tur, citvietā, un droši vien bija zilas. Kā jūtas varēja būt krāsainas? Bet kāpēc ne? Ja visu šo pusgadu, kopš Čačāza strādāja pie zilā auduma, viņa juta tik daudz, ko no tā, par ko Aņurgs dziedāja. Būtu viņš bijis glīts, Čačāza ietu pie viņa nākamgad, kad viņai būs 20, bet to darīt viņa netrīkstēja. Un varbūt. Atskanēja zvans, un vergi metās veidot rindu pie sienas, ar kuru spainī no terases tika laists lejā ūdens. Čačāza nemaz nemanīja, kā nonāca gandrīz pie sienas, visiem pa priekšu. Pirmo reizi pati pirmā.
Ūdens atveldzēja to, kas meitenē bija iekšā, un viņa gandrīz ieraudzīja citvietu ar tām otrām acīm, kas līdzīgas sapņiem. Tomēr Čačāza citvietu nekā nevarētu aprakstīt. Zila, tas bija viss, ko rokdarbniece zināja, bet tas arī tikai tāpēc, ka jau pusgadu skatījās uz zilo audumu. Viņa dzēra, cik ilgi vien varēja, tad padeva krūzīti nākamajam, stiprajam džiņķo. Vai citi arī redzēja kalpu skatienus? Augstu virs galvām viņi staigāja pa terasi, vērojami visu, kas notika. Viņu bija tik daudz, taču ūdens spainis tikai viens, tāpat kā krūzīte. Tas raisīja Čačāzes prātā domas, ko viņa nespēja izteikt vārdos, bet pēkšņi izcēlās kautiņš. Vecā firņa vicināja dūris ar vēl vecāko vērģeli, kurš mēdza masēt mātes nogurušos plecus. Viņš bija mēģinājis iestāties večai priekšā, taču šajā reizē viņa vēl turējās pretīm. Cik ilgi? Ej, vecie stulbeņi, mirlas jūs, lai tūlīt būtu rindā miers, kalps uzsauca. Veči nespēja šo strīdu izbeigt. Vai tiešām būs jāķers pie stingrākiem mēriem? Nē, šoreiz vergus nenorīkoja kaušus piedauzīt zili melnus. Nāvīgās šautriņas, protams, tādam sīkumam nelietotu. Firņa un vērģelis palika pie savām vietai. Firņai lapni nostājoties vīrietim priekšā. Nebija neviena, kas par viņu kautos, bet vecajai vēl bija spēks kaulos. Čačāzai vajadzēja pagriezt galvu sāņus, lai neizrādītu riebumu. Kauties par pēdējām vietām. Kāda jēga? Taču dziļi sevī meitene viņš saprata. Viņa arī negribētu būt pēdējā, kaut tas šķirtu vien pāris minūšu, cik jāgaida līdz veldzējošajiem ūdeni. Šis bija vergu brīvais vakars pirms brīvdienas, bet Čačāza nespēja atrast sev vietu. Kalpi skaļi sarunājās ar vergiem un dziedāja, daļai mūsu ļaužu pievienojoties. Rokdarbniece paskatījās uz āņurgu. Viņš nedziedāja kalpu dziesmas, lai gan atzina dažu labu pārtu dziesmu par labumu pievienojās. Nemaz jau tik neglīts viņš nebija. Čačāzes krūtīs tā kustīgā lieta sarāvās. Vai citi arī juta sāpes tur un prātu galvā? Kuram, lai viņa to jautātu? Nebija neviena kā tikai āņurgs, bet neprecēta meitene taču nevarēja runāt ar neprecētu jaunu vīrieti. Čačāza varēja vienīgi dziedāt viņam līdzi, ja vēl kāds cits pievienojās. Hei, smukulīt, ko tu neatver savas rozā lūpiņas? Pēc vecākais kalps uzrunāja Čačāzi. Negribu dziedāt, viņa pieklājīgi atbildēja. Kur tu vispār dari? Nerunā ne ar vienu, nedari saimniecības darbus, pat nedari savas lietas ar matiem? Es laikam domāju. Kalps iesmējās. Viņai acīs vidēja tā īpašā interese, tā pati, kas parādījās acīs gandrīz katram jaunam neprecētam vīrietim un daudziem precētiem arī. Kas tev ko domāt? Paskaties, ko tavs tēvs un māte dara. Drīz tu to arī darīsi. Domā, būs tev vēl brālis vai māsa? Čačāza paskatījās gan, bet kas jauns tur bija ko redzēt. Māte bija pavece, bet varēja jau vēl bērns gadīties, tad viņai dzīve būtu uz kādu laiku nodrošināta. Kamēr vieni jau darīja, ko viņi gribēja, citi vēl ar vienu rindā gaidīja uz ūdeni. Čačāza reiz bija mēģinājusi izskaitīt, cik vergu bija alā, taču pietrūka skaitļu. Nekad nebija jāskaita tik tālu, rēķinot dūrienus. Tad viņa skaitīja pa 60 un ar adatu vilka sienā līnijas. Sanāca 4 un vēl 23 vergi. Droši vien kungi zināja tādus skaitļus. Tā aizdomājusies Čačāze aizmirs atbildēt, un verģelis viņai uzbrēdz. Tu atbildēsi augstāk stāvošam vai nē, iedomīgais meitieti? Te nu vecim bija taisnība. Ko darīšu, to darīšu. Bērni gadās, kad viņi nāk. Kā es varu zināt? Čačāze nebija tik liela muļķi, lai nezinātu, ko kalps ar to domāja, bet no tā viņa bija pasargāta. Viņa pat nebija redzējusi kalpus zemāk par vidukli. Viņu kailie torsi bija ieziesti ar kaut ko, kas pasargāja ēdu no sprēgāšanas. Tas gan Čačāzei skauza, lai gan viņa nedomāja par sevi kā par iedomīgu.
Dibens no sēdēšanas uz paklāja vienmēr bija nobersts. Vien drīkstētu kādu vecu lupetu paturēt, palikt apakšā, bet tās bija jādod kalpiem. Verdzenei atkal bija neskaidras aizdomas kāpēc, bet tās nekad nenāca kopā vienā dziesmā. Ai, kāda dīvaina doma, bet kā citādāk tās sanāktu kopā? Aņurgam kā parasti bija taisnība. Vergu valodā bija pārāk maz vārdu, lai visu pateiktu. Pēkšņi uz terases parādījās galvenais kalps. Vergi noelsās vien. Sen neviena sveša bērna nebija bijis, taču vīrietis turēja rokās jau palielu, kādu gadu vecu meitenīti, melniem matiem. Šļurpste un tuņģis metās pie groza, ko bez kādiem paskaidrojumiem laida lejā gar sienu. Viņi bija nākamie rindā uz bērnu, jo pašiem tie kā neradās, tā neradās. Šļurpste pat bija sagājusies ar citiem vīriešiem, bet vaina bija viņā. Nu nemaz nedrīkst teikt, kāpēc daži kalpu bērni tiek atdoti, Čačāza jautāja, valšķīgi sapurinot garos matus. Es jau varētu, bet vai tu, muļķa verdzeni, ko sapratīsi? Vecais kalps atteica smiedamies. Tik liela muļķa es nemaz neesmu, meitene atbildēja. Kalps kādu brīdi vērās viņā, tad pēkšņi viņa seja kļuva gandrīz skumja. Nē, esi gan, tik nezinu, vai tas tev ir par labu vai sliktu. Alā iestājās klusums, bija dzirdama tikai bērna raudāšana, kad viņa vergu valodā sauca pēc mātes. Tā nebija viss kalpu valoda, kādā viņi runāja, kad dalas iemītniekiem nebija jāsaprot. Viņi mācīja bērniem vispirms vergu valodu, lai Nē, tā gan tas nebija. Tik kaut kas nebija kārtībā. Bet jau atkal Čačāzai pietrūka vārdu, lai izdomātu domas, kas radās galvā. Droši vien Ārņurgs mācētu tos vārdus izdomāt, bet ja pārāk daudz izdomāja, tad varēja kādu dienu nākt aicinājums kāpt lielajā grozā. Un ja vergs nekāptu, tad šautriņa. Kas notika tālāk, kas notika ar večiem, kuri nekam vairs nederēja, neviens nezināja. Kaut kas tika teikts, bet pat tādi apdalītie kā māte juta gan, ka tie bija meli. Tomēr meli nebija tas, uz ko Čačāza cerēja. To vergi zināja pēc atrādīšanām, kad kungu kārtā iecelti atgriezās, lai uzsmaidītu tiem, kuri palikuši alā. Visi smaidīja, un daži vēl ko darīja. Māt, es tev vēlreiz parādīšu. Tu tak dzirdi, kā ar mani runā, Čačāza teica, nosēsdamais mātei priekšā ar seju pret vienīgo sienu, kur nebija terases. Ai, meitiņ, kā man tevis pietrūks. Nekas vēl nav teikts. Parādi vēlreiz, jā. Čačāzi sāka rādīt meitai priekšā jau sen izstrādātās vergu zīmes. Atrādīšanās jaunais kungs vai kundze tika pievesti pie pašām margām, viņi drīkstēja uzlikt rokas uz tām un pamāt vergiem. Šitā, ja man viss ir kārtībā un es esmu kundze. Šitā, ja man viss ir labi, bet kaut kas nav tā kā teikts. Un šitā, ja ir daudz sliktāk nekā mēs domājam. Tad vēl šādi, ja Pāgi Čačāzi, vai tad nebija tā? Māte jautāja, rādot citu zīmi. Meitene nopūtās. Nu nebija mammai ne prāta, ne atmiņas, bet nevienam citam iespējamā kundze neusticējās. Tēvs bija pārāk liels un stiprs, pārāk baidījās par savu vietu. Brāļiem māsas Čačāzi apskauda. Viņa vēl un vēlreiz rādīja, līdz likās, ka nu pat jau pusmūža sievietē bija skaidrs. Protams, ka žestus redzēs visi, bet tikai retais vēl to zināja. Vairums vergu uzskatīja, ka ziņām nebija jēgas, jo pārāk liela daļa aizgājušo neko nerādīja. Tie, kuri rādīja, katrs teica ko citu. Tomēr mamma gribēja zināt, kā klājas tieši Čačāzai, tikai viņai. Mātes sirds bija mīļa pret viņas bērniem, bet saprašana daudz tālāk nesniedzās. Tonakt jaunā verdzene nespēja aizmigt. Bija briesmīgi karsts, un vējš, kas pūta pa griestu spraugām, arī bija norimis. Šoreiz tas nebija tik svarīgi, jo brīvdienās ļāva ilgāk pagulēt. Taču meitenei, kura spītīgi nogaidīja, līdz pēdējais vergs bija padzēries, lai lūgtu pārpalikušo,
Acis ātri krita ciet. Tomēr tā bija labāk. Sākumā izdzertais jau bija aizgājis tālāk iekšā, kad bēdējais vergs cēla krūzi pie lūpām, un vakaros palikušo ūdeni izlēja uz grīdas, lai mitrinātu gaisu. Daži bija mēģinājuši darīt to pašu, ko Čačāza, taču pirmajiem acis tā tikai krita ciet, bet pēdējo tikko kā jau bija dzēruši. Viņa tomēr palika nomodā. Varbūt tāpēc, ka dažbrīd tādi kā sapņi rādījās viņai acu priekšā, skatoties uz zilo audumu. Sapņi par citu vietu, ārpus salas un Annas istabas. Dažreiz Čačāza gluži iztrūkās. Parādījās kas jauns, tāds, kas nebija pat dzirdēts bārdu dziesmās. Nekam no tā nebija vārda, un tad Čačāza slēpa savas trīcošās rokas, izliekoties, ka pārbauda jau darīto. Verdzenes vēders ierūcās. Putra šodien bija ieskābusi, kā jau tas gadījās 8 dienās pirms brīvdienas mīlesta. Viņai tik slikti nebija, taču gaiss salā nebija tas svaigākais. Kaut vējš nebūtu pārstājis kustināt gaisu. Čačāza grozījās uz paklāja, domājot savas traucējošās domas, jo sapņi, kas nebija miegā, tādā karstumā nenāca. Kā tā, ka putru deva ēst no liela spaiņa, kur visi drīkstēja smelt? Reizē jau netika, bet rindas nebija. Īsā laikā katram bija krūze šķidrās putras un visi paēda reizē. Bet ūdeni deva dzert nākamajam tikai tad, kad pirmais jau bija padzēries. Bija tikai viena krūze. Ja par to jautāja, kalpi briesmīgi dusmojās. Ūdens bija dārgs. Mēs laistītos un šļakstītos, speciāli lietu ūdeni zemē, lai mitrinātu gaisu. Putra bija lēta, bet vai tikai tur arī nebija ūdens iekšā? Čačāzes acis beidzot aizvērās, un viņa ieraudzīja zilu plankumu, kas pletās arvien lielāks un lielāks. Līdz verdzene izbijās un būtu uztrūkusies kājās, taču tieši tad viņa aizmiga ar liegu smaidu skaistajā sejā. Palikusi sastrādāto roku zem baiga. Sapnis viņa šajā naktī neatcerējās, taču no rīta tēvs viņai pastāstīja, ka vecais kalps esot ieslēdzis to lampu, kas viņas guļvietai vistuvāk, un ilgi Čačāza vērojas iekārīgām, bet reizē skumjām acīm. To zinot, meitene zināja, ka nākamajā naktī nāks cits sapnis par tumšajām acīm.